Lūk, mums Ventspilī ir gudrais luksofors. Tātad visas gaismas šobrīd ir sarkanas. Šinī te krustojumā, jā. Un tad, kad piebrauc mašīna, tad nostrādā sensors, un viņš pārslēdzās uz zaļo gaismu, tajā pusē, kur stāv mašīna. Un šis ir vienīgais krustojums Ventspilī tāds, un es nezinu, varbūt arī Latvijā, vēl kaut kur ir kādā pilsētā šitāds luksofors, jo es neesmu redzējis. Kāpēc nevarētu uzstādīt šādus luksofors pilnīgi visās vietās? Un viņš strādā tikai pa naktīm, jo pa dienām viņš pārslēdzas automātiski pats. Nesaprot prikolu. Un tad tu vari pieiet, protams, nospiest pogu, tad viņš pārslēgsies. Gudrs tu esi maita, ja? Karač, oju, redzi? Bļēc, ko ātri, pat nebija jāgaida. Nebija jāgaida, pat. Es dzirdu, ka mašīna brauc stulti, es jums nodemonstrēšu. Skaties. Viņš pārslēgsies. Tici vai nē? Redzēji? Nekādas problēmas satiksmei. Pilnīgi nula problēmas satiksmei. Piebrauc mašīnu, luksofors pārslēdzās, mašīna aizbrauc, tu pārslēgsies apakaļ uz sarkano visos virzienos. Nu, labi, viņš varbūt kādu laiciņu padegs. Kāpēc šitādu sodainu luksoforu nevar uzlikt uz katru krustojumu? Jo īpaši Rīgā, kur ir afigenā satiksme. Tas ir tik sarežģīti, jo mūsu Ventspilī tāds darbojas.